Labvakar! Mani sauc Jana Andersone. Šovakar mēs apskatīsimies, kā jums iztulkot sapni pēc nakts. Ko jums sapnis gribēja pateikt? Uzreiz uzrādījās kādu sāncensi. Ir kaut kāda sieviete, kas ar jums sacenšās kaut kādā darba jautājumā. Iespējams, jums jau bija kontakts iepriekš, pagātnē, un tas ir kā enkuriņš palicis. Kaut kas tā kā neatrisināts vai kādai no pusēm neatrisināts. Pienācis laiks to noslēgt, lai būtu ienāktu pārmaiņas. Jums ir līdzeklis, zināms, to vajag atsaldēt, to situāciju, no viņas jāatbrīvojas, jāatsaldē. Par to nevajag domāt. Vairs, kas bijis, tas ir izbijis. Vajag citu skatījumu uz šo situāciju. Saistībā naudas lietām, tā kā naudas trūka, beznaudība. Tas ir brīdinājums. Šī situācija ir jānoslēdz starp jums ar to sievieti, lai jūs varētu doties tālāk, lai tas neskartu jūsu finanses. Nevajag strīdus. Nevajag valdīt. Tas drīzāk kā konkurēt ar šo sievieti. Vienkārši iet savās pārmaiņās, darīt savas lietas, kas jums ir jādara. Koncentrējieties paši uz sevis. Šeit arī runa ir par vīrieti. Arī ir vīrietis. Kaut kāda situācija, kas saistīta ar vīrieti. Iespējams, šis vīrietis lūdz, lai situācija uzlabotos ar jums, lai būtu viņam veiksmīga. Ne tikai ar sievieti, bet arī vīrietis. Ar jums saistīts maģiska kārts. Tātad,
kāda būs nākošā kārts, iespējams, ilūzijas. Iespējams, viņš vēlas ar jums kontaktu. Jūs viņiem patīkat ar to, ka jums ir zināšanas. Jums ir maģiskas zināšanas. Jums ir gudrība. Jā, viņam skauž. Lūk, sapnis runā, brīdina par šiem cilvēkiem, kad jums ir sava nodarbe, savs talants, ar ko jūs atšķiraties no šiem cilvēkiem, un viņiem skauž. To sapnis brīdina. Viņi centīsies tuvākajā laikā noteikti ar jums satikties. Un jūs to sapratīsiet, ja jūs šo informāciju noklausījāties, ja? Jūs sapratīsiet, ka tie ir tie cilvēki, kas jums ir nelabvēļi. Jums ir jābūt, jums pietiek zināšanas, jābūt uzmanīgiem. Jā, jums pietiekami enerģijas ir, viņiem patīk tas, tāpēc arī tiecās, pašiem noteikti pietrūkst un tad tiecas pie jums. Jā, tas var kalpot kā melnais kaķis pār ceļu, kad pārskrien. Un šis sapnis vienkārši jums brīdina. Kā zibens spēriens. Lai jūs turpinātu iet savās pārmaiņās, auļot pat. Lai neapstātos, iet uz priekšu. Un nevajag baidīties, jo redz, kā jums rāda, kad jums pietiek zināšanas gan arī no maģiskām ietekmēm. Acīm redzot, skatās mani arī praktiķi. Jā, vienkārši ejiet uz to, ko jūs darat, spīdiet. Nevajag nemaz dusmoties. Un neņemt vērā, ka uz jums dusmojas, jo jūs ziniet, ko darīt tādā gadījumā. Bet, ja gadījumā neziniet, tad jūs varat arī ar mani sazināties. Es jums došu padomus. Rūnas var palīdzēt kā aizsardzība. Kas nodarbojās ar rūnām? Jums ir jāatjaunojās kā fēniksiem no visām vilšanās, sāpēm, kas ir bijušas, jo jūs visas karmas uzdevumus jūs atstrādājuši. Tāpēc jāatjaunojās, jādodas uz priekšu, jāatbrīvojās no negatīva.
meklējiet informāciju, jūs noteikti atradīsiet. Jūs jau tagad daudz ko esiet panākuši, kad atradīsiet šo video, jūs noteikti sapratīsiet, par ko iet runa. Jāatbrīvojās no dažādām atkarībām, kas vēl mazliet velku uz leju. Mēnesi fāzes varat pavērot, jums palīdzēs. Ievērojiet. Ticiet savai intuīcijai. Lūk. Tā greizsirdība. Greizsirdības nekādas jūs neietekmēs. Šeit ļoti veiksmīgi labi sanāks no negatīvas ietekmes, ja kāds strādā ar vasku. Tas ļoti labi palīdzēs, kas lej vasku. Lūk. Ja jums ir kādreiz problēma ar maģiskām ietekmēm, negatīvu ietekmi, tas ir, kad nav no tā jābaidās, tas ir, ka izjaukts enerģētiskais līdzsvars organismā vai ne mūsu ķermenī. Tad jūs variet atrast mani, esmu uzrakstījusi kanālā savus kontaktus. Es varu dot jums padomu. Lūk. Nevajag baidīties. Jūs atradīsiet vajadzīgo informāciju, ja jūs meklēsiet. Tāds jums bija sapnis. Lūk, līdz citai reizei.